Labdien visiem! Raidījumā starp mums meistariem. Olga Zeltiņa nenogurdināmi atkal kopā ar jums. Šodien ir tā diena, ka paveicās jums, nevis man, jo kliente, kura grauž nagus, ir klāt, un tāpēc man bija jāstrādā un vēl būs jāstrādā. Tātad, meitenes, ar šo raidījumu es gribu jūs visas iedrošināt, ar ko? Ja jums atnāk klients, kurš grauž nagus, vēl pie tām visus nagus, jums ir divas iespējas modelēt šos nagus vai nu uz formām, vai nu uz tipšiem. Izvēle paliek jums, un es jums tūlīt to visu nodemonstrēšu. Tātad ķeramies pie darba. Šeit man ir modelīte ar nadziņiem, kuri ir tā kā pamatīgi pabojāti, kā jau es jums solīju. Tātad, ko mēs šeit redzam? Šāds izskatās nadziņš, bet te es esmu jau pieaudzējusi pirms rādīt jums, jo rādīšu es jums divus veidus. Viens, kā pieaudzēt nagus problemātiskos uz formām, un otrs, kā pieaudzēt uz tipšiem. Un tādam nolūkam es atstāju tādus diezgan sarežģītus nagus. Bet tagad pēc kārtas. Protams, pirmais, ko mēs darām, tā ir dezinfekcija. Otrais, ko mēs darām, tas ir kutikulas noņēmējs, kas strādā zibenīgi, lai nav jāpavada laiks, gaidot, kamēr produkts sāks iedarboties. Un atbīdam kutikulu. Atbīdam kutikulu, un, protams, mēs arī varam noņemt kutikuliņu nost. Lieko, kas nav vajadzīgs mūsu klientītei. Kā es mēdzu jokot, nesāt līdzi. Ir vienai līdzi nokam otrai. Nākošais solis. Ar bafiku 180 griti nobafojam. Ar 180 griti vīlīti pievīlējam sānu maliņas, lai viss būtu pilnīgi sagatavots turpmākam darbam. Tieši to pašu es daru ar otru nagu. Sagatavoju. Es mēģināšu jums parādīt tā kā no sāna, ja? Redziet, gan šeit āda ir ļoti naks dziļi ieaudzis gan vienā, gan otrā pusē. Te vēl mums ir sagriezts pirksts. Tieši tāpatās šeit ļoti lielas sānu maliņas, kur var pamanīt, ja? Nu, vienīgais te nav tā kā liela mala. Bet tā viss, ko jebkurš meistars negribētu redzēt sev pie galda. Tālāk es attaukoju, dehidrēju dabīgo nagu, gan vienu, gan otru. Pirmajā variantā es likšu formu, un šeit ir tā, kā arī citos raidījumos es jau nevienu reizi jums rādīju, kā mēs liekam formu. Kā mēs to visu daram, jo, lai šeit pieliktu formu, punkts A. Šeit ir taisna mala, tad šeit arī jābūt taisnai malai. Ņemot vērā, ka C izliekums ir diezgan paliels,
Arī šeit viņš būs diezgan paliels. Ņemot vērā, ka šeit ir apaļas, nagu sānu malas ir ļoti apaļas, mums ir jāizgriež sānu malai vietu, un principā mēs izgriežam tādu smieklīgu lācīti ar austiņām, un tādā veidā mēs viņu iemontējam, pieliekam klāt, lai izveidotu logu. Lūk, šādā veidā. Tātad šādā veidā mēs pielikām formu. Pielīmējam kārtīgi klāt. Lūk, šī tik tālu ir. Tātad nākošais solis mēs liksim nice bondu. Tas ir bezskābes saķeres kārta, kura nebojā dabīgo nagu. Nākošais solis mēs ar kamuflāžas gēlu, kamuflāžas nice gēlu veidosim nagu. Vienkārši plānā kārtiņā veidojam nadziņu. Tā, un liekam lampiņā. Nākošais mūsu nadziņš šeit, kurš ir sagatavots, attaukots un gaida savu kārtu, ir nāks, ko mēs izmantosim strādāšanai ar tipsi. Un darbam ar tipšiem, tā, te man ir tipsītas, pie nagiem, kurus grauž un kuram ir ļoti liela šī maliņa, jeb šīs valnītes, arī šeit viņš var būt. Tad tur ir tāds paņēmiens, kad tipšiem mēs izvīlējam šeit arī tā kā austiņas. Re, kur šajā vietā, kur tipsi sajiet ar dabīgo nagu vienā pusē, un tieši to pašu otrā pusē. Un jo tas valnītes būs lielāks, augstāks, jo lielāku caurumiņu mēs šeit vīlējam. Lai tipsis pieliekot, viņš tā kā pieguļ klāt, nevis stāv gaisā un notiek tā laušana, bet pilnīgi pieguļ klāt. Un šajā gadījumā es pielīmēšu tipsīti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garums nost. Ar šķērītēm. Un saku pievīlēšanu sānu malu paralēli. Obligāti vīlējam paralēli vienu malu otrai, neskatoties uz to, kad šiem, neskatoties uz to, ka šī forma nav taisna, bet ir ovāla. Šeit manai modelītē ir pušums, kurš viņai sāp, un tāpēc man ir jāvīlē drusku savādākā leņķī. Šādi. Un šādā veidā es pievīlēšu tipsīti. Ja es strādātu uz visiem 10 nagiem, es to darītu konvejeru veidā. Šeit es strādāju pa vienam.
Kabatā ir un tad šo rociņu mēs, te mēs varam atkal aptaukot dabīgo nagu, drusku paturam, attaukojam, atkal liekam nice bond, bez kavas saķeras kārtiņu. Un pārklājam ar nice kamuflāžu. Šī kamuflāža ir arī veidota tāpēc, lai viņa ļoti labi kamuflētu pat plānā kārtiņā, lai būtu šīs efekts. Tajā pašā laikā, lai kutikulas zonā viņa saglabātos tāda pilnīgi neredzama, lai nebūtu pamanama pārēja no kutikulas zonas uz naga brīvo malu. Šī želē, šis tonis vispār viņi tiešām ir jāredz. Lūk, šādā veidā mēs kamuflējam. Pagaidām, kamēr druscītiņi izlīdzinās. Un varam jau tagad izveidot smaida līniju. Atgriežam otrādi, drusku paturam. Un līdz jau liksim lampā. Otru roku ārā. Un šeit mēs atkal pieliksim kamuflāžu klāt, lai jau tagad izveidotu smaida, kā smaida līniju ielūku. Ļoti, ļoti plāni kutikulas zonā. Druscītiņi biezāk pie pārējas. Pie pārējas uz smaida līniju. Un arī liekam lampā. Lampā mēs liekam uz 3 minūtiņām. Otrai rokai laiks ir pagājis, ņemam ārā no lampas. Un šoreiz es izvēlējos taisīt franci ar geliksu. Tas darās ļoti vienkārši. Geliks ir bez lipīgā slāņa, tāpēc ar viņu strādāt ir ļoti vienkārši. Lūk, šādā veidā mēs ar to pašu potiņu sadījām francīti. Un ar plānā kotiņu mēs varam pievilkt sāniņus. Tātad ar plāno kotiņu mēs pievelkam sānus. Un ar lielu kotiņu izveidojam pašu franci. Jūs varējat noņemt lipīgo slāni, lai labāk kontrolētu gēli, bet varējat arī atstāt.
tas ir atkarīgs no tā, cik labi jūs kontrolējat gēli. Var apgriezt arī otrādi, šādi un apskatīties. Tā, un liekam lampā. Pirmo roku ņemam ārā. Pirmai rokai mēs varam noņemt formu. Šādi. Noņemam lipīgo slāni. Maigi pievīlējam naga formu. Izveidojam tādu spicu mandeļveidu formiņu. Drusku prasās šādi. Putekļus nost. Un atkal ar rozā geliksu mēs veidojam brīvo nolu. Ļoti vienkārši. Liekam pirmo roku lampā. Otro roku ņemam ārā. Šādi izskatās šobrīd. Un tagad mēs šo nagu pārklāsim ar Nice UV LED gēlu. Tas ir jauns produkts, kurš ražots tieši tāpēc, lai mēs varētu modelēt plānus un stingrus nagus. Lai nagi, neskatoties uz to, ka viņi ir modelēti, izskatītos pēc iespējas dabīgāk. Ļoti labi LED gēls, šīs LED gēls izmantojams arī naturālo nagu pārklāšanai, lai stiprinātu, lai padarītu viņu plānāku, bet stingrāku, pareizāk sakot, plānu un stingru. Lūk, un šeit es ņemu šo produktiņu. Kā es minēju, viņš žūst ledā 45 sekundes, vai nu UV lampā, viņš žūst 3 minūtītes. Šādā veidā es pārklāju pilnīgi visu nagu, plāni pie kutikulas zonas, un pēc tam ar tādu kā drusku lielāku gēla daudzumu es viņu izlīdzinu. Panādziņu. Un principā pagaidu, kamēr viņš pats izlīdzinās. Šīs gēls ir unikāls arī ar to, kā pēc 10 sekundiņām mēs varam saspiest viņu, veidojot papildus izteiktāku C izliekumu. Lūk, šajā brīdī ir viss ļoti labi. Un mēs viņu liekam lampā, lūdzu. Un pēc 10 sekundēm es viņu saspiedīšu ar pinceti, lai izveidotu lielāku C izliekumu, kas padarīs šo nagu vēl stingrāku. Tātad apmēram 10 minūtītes sekundiņas ir. Un paturam kādus, burtiski pāris sekundes, pēc tam droši laižam vaļā, viņš savu formu saglabās. Tagad es ņemu ārā nagu numur 1
un daru to pašu pārklāju. Plānā kārtā sākumā ierādot želejai ceļu. Un pēc tam pārklāju, lai no šī gēla mūsu nāks būtu stingrāks. Iegūtu vajadzīgu stingrumu un pabeigtību. Modelējot šādus nagus, jūsu klienti tiešām būs pārsteigti, tāpēc kaut ko tādu viņi nebūs piedzīvojuši. Viss gēls izlīdzinās pats. Otrādi. Atkal skatāmies 10 sekundiņas. Vai mēs varam saspiest nagu? Tā, un nags numur 2 ir ārā no lampas. Ar Wiping Solution mēs viņu notīram, un viņam ir pilnīgi perfekts spīdums. Ja jums nepieciešams pievīlēt, mēs to varam darīt. Ja tādas nepieciešamības nav, mēs varam atstāt nagu tādu, kāds viņš ir. Tātad šāds rezultāts ir nagiem modelītei, kurai ir paradums nagus graust. Kamēr otrā rociņa žūst, es jums varu ātri parādīt ļoti vienkāršu paņēmienu, kā ļoti ātri var šos nadziņus tā kā izdaļot ar dizainu. Šajā gadījumā es izmantoju tādu zīmolīti un vienkārši ļoti ātri sapunktoju savas modelītes franča līniju. Šādā veidā. Un man būs jāpagaida, kamēr nožūs, lai pēc tam pabeigt šo dizainu. Ļoti vienkārši. Tagad šī rociņa vēl žūst, otru roku man, lūk, un šīs nags, kuru mēs veidojam, ņemam lipīgo slāni nost, un lūk, mūsu nags ir izveidots uz formas. Tātad otrai rokai, kā es jums teicu, šobrīd es viņu pabeigšu. Lūk, te ir uzlikti melni punktiņi, un tad es paņemšu arī balto krāsību. Un ar dotu katram no šiem melniem punktiņiem ar vidiņu
salikšu baltus punktiņus. Tikko nožūst, mēs varam pārklāt ar virsējo pārklājumu. Lūk, jūs varat izdēļot 2 snedziņus, varat izdēļot visas snedziņus, kā jums ir ērtāk. Tagad es jums parādīšu tā kā kopā šo nagu graušanas rezultātus. Tā kā viss. Vēl šo darbu jūs varēsiet apskatīt bildēs manā galerijā, links aprakstā. Vēl es jums gribu pateikt milzīgu paldies par brīnišķīgo meistaru dienu, ko mēs varējām pavadīt kopā. Tie, kas bija klātienē, jau varēja redzēt, kā notiek plāno nagu modelēšana. Bet tie, kuri vēlās apgūt šo tehniku un tiešām izbaudīt šo, es teiktu, skatu, kā tas izskatās, es jūs varu aicināt uz meistarklasi, kura notiks 8. jūlijā. Pieteikšanās ir obligāta. Uz šo meistarklasi jums ir jāatnāk ar savu klienti, un manā uzraudzībā jūs uzmodelēsiet šos īpaši plānos nagus franču tehnikā visiem 10 pirkstiem. Un vēl, meitenes, šī raidījuma jautājums. Nosauciet 3 labākās īpašības Len gelam, ar kuru es izvēlējos modelēt šos nagus. Pagājušā raidījuma uzvarētāja ir Anda Lazdiņa. Apsveic tevi, un Anda Lazdiņa savā īpašumā saņems bezskābes praimeru Brilliant Bondu. Un tagad pats bēdīgākais, ka man no jums atkal jāatvadās uz kādu laiciņu, bet paldies jums par visu, paldies, ka jūs rakstat, paldies, ka jūs uzdodat jautājumus, paldies, ka jūs komentējat, paldies, ka jūs spiežat man patīk. Teikšu jums atklāti, man arī patīk būt kopā ar jums. Paldies jums!